Labdien! Ir iesākusies mūsu izaicinājuma 15. diena, un šodien piedāvāju jums izlikt kādu savu emociju uz papīra. Šī emocija var būt kāds aizskaitinājums, kādas bailes, kāds besis, kaut kas, ko jūs vēlaties atbrīvot šajā gadā, šajā brīdī. Un, protams, kā vienmēr balta papīra lapa, kāds krāsu marķieris, zīmulis, un, protams, gan zīmulis, gan krāsu, lai pēc tam darbiņu arī aizkrāsot. Nu ko, ķeramies klāt, aiztaisim acis, dziļi ieelpojam, iedomājamies par tām domām, par to, ko mēs vēlamies šobrīd atdzīvoties uz šī te papīra lapas, veicam izelpu, ieelpojam vēl, tāpat tās izelpa, un nākamajā reizē pie izelpas mēs 2-3 sekundžu laikā uz lapas izliekam visu šo emociju laukā. Nu ko, aiziet? Sanāk tās kā jūceklis, varbūt liekas bērna ķēpājums, bet tas ir tas, ko jūs šajā brīdī jūtat, un tas, ka šajā brīdī jūs iekšā sēž un kaut kur dīda un neliek mieru, lai kaut ko pamainītu, lai šīs te jūsu iekšējais kamols, kas šobrīd ir sanācis iekšā, lai viņš kaut kur izšķīst un kaut kur pazustu. Nākamais, ko mēs šajā darbiņā darām, mēs pievienojam līnijas, respektīvi tur, kur kāds nepabeigta līnija, mēs vienkārši ņemam viņu un piezīmējam neirolīniju klāt. Ir sanākusi, ka manā gadījumā taisna līnija, tad mēs viņu nedaudz noneirografējam, lai ir tāda plūstošāka un viļīgāka. Tāpat tās pasies stūrīši, kā piemēram šeit mēs arī ņemam un novilkam līniju. Kad līnijas ir pievilktas, tad droši papildinam arī zīmējumā papildus neirolīnijas. Tie, kas šobrīd pieslēdzas mūsu 15. dienā, kuri palieguši garām visas iepriekšējās dienas, tad atgādināšu. Neirolīnija ir līnija, kas neatkārtojas nevienā tās punktā un iet tur, kur vismazāk mēs vēlamies to redzēt. Respektīvi, tur, kur mums šobrīd roka ved. Mēs ļaujamies savai rokai, un šeit informācija, kas caur pirkstu galiem līdz šeit rokai, līdz šim te kustībai notiek. Līniju daudzums, ko jūs ievedat šajā zīmējumā, ir atkarīgs no jums. Kādam varbūt pietiks ar 5-6 līnijām, kādam gribēsies vairāk līniju skaitu. Tas, protams, ir atkarīgs no jūsu sajūtām un, protams, arī visdrīzāk no lapas izmēra. Man šeit šodien ir 4. daļa no A4 lapas, kas nav pārāk liels formāts. Ja gribās, var ņemt lielākus formātus un pamēģināt arī kaut ko lielāku uzzīmēt. Efektivitāte šai metodei un šīm te zīmēm tas nemazinās. Tāpat tās, ja piemēram liekas, ka mazā lapiņā ir par mazu, lai šodien šo emociju izlikt uz papīra, var jebkurā brīdī, jebkurā laikā pielīmēt papildus lapas gan augšā, gan no sāniem, tur, kur liekas, ka zīmējums gribas turpināt. Kad viss šis ir izdarīts, ka līnijas ir ienestas, nākamais punkts, ko mēs darām, mēs noapļojam. Un noapļošana mums notiek tā, ka asajos stūrīšos, tur, kur līniju krustpunktu, mēs ievelkam tādus kā pusaplīšus vērstus uz āru. Un šo te viducīti, kas ir palicis brīvs, mēs aizkrāsojam. Tādā veidā rodas jaunas neironu saites, un šis te darbiņš arī sāk izskatīties kā tādi nelieli zirneklīši, kas sapļaujās un ir kopistis kā tādā kā zīmējumā. Un tagad ķeramies klāt pie apaļošanas, kamēr apaļojam, pievēršam uzmanību 4 mūsu stāvokļiem. Tas respektīvi, ko mēs domājam, kādas emocijas mūsos reisās, varbūt kādam arī fiziski sajutīsies, kādam varbūt kaut kur iesāpēsies, kaut kur kāds pirksts varbūt sāks niezēt vai kakls kņudināt. Tam arī pievēršam uzmanību un uzskatām to kā zīmi, ka jāpievērš uzmanību. Respektīvi, piemēram, mums sāk niezēt kakls konkrētajā situācijā, konkrētajā mūsu šajā te emocijā, ko mēs vēlamies atlaist, var padomāt, kāpēc tieši kakls, nevis, piemēram, nezinu, kāja, roka vai vēl kaut kas. Tas varētu būt saistīts ar to, ka, piemēram, mēs neizliekam savas emocijas un sanāk atņemt to visu klusībā pie sevis. Bet varbūt šīs te signāls, ka šajā brīdī apļojot dot mums tieši rāda, ka beidzot ir jāizrunājas un jātiek galā ar šo emociju. Jo kņudoņi ir par to, ko mēs negribam vai nevaram pastāstīt. Šīm te zīmēm noteikti arī pievēršam šajā zīmējumā uzmanību. Ja līnijas ir cieši viena pie otras, tad viņas var apvienot vienā līnijā un aizkrāsot to brīvo laukumu ciet. Esam noapaļojuši, un nākamais, ko mēs darām, mēs skatām ar šo te zīmēm. Mēs varam pagriezt lapu jebkurā virzienā un pastīties, varbūt ir sanākusi kāda figūra, kas šajā tēmā mums varētu kaut ko nozīmēt.
Es kaut kā šādi te skatos un redzu apli. Principā pat ne apli, ja pievieno šeit līniju, ko mēs drīkstam brīvi darīt, tad man sanāk pat tēls, pat sirsniņa. Ja gadījumā nesanāk nekāds tēls, nekāda sirsniņa, nekas, tad droši var iezīmēt kādu apli, ja prasās formu. Ja nē, tad var darbiņu atstāt tāds, kāds viņš ir. Es iezīmēšu arī aplīti, lai jūs saprotat, par ko iet runa. Un, protams, ja mēs iezīmējam apli, tad mēs arī viņu iekļaujam darbā un nopuļojam. Kad arī iezīmētās figūras esam nopuļojuši, tad nākamais punkts, ko mēs darām, ir aizkrāsojam šo zīmē. Tā, ka man sanāca sirsniņa, tad es vēlos arī viņu aizkrāsot sarkanā krāsā. Jūs skatāties brīvi pēc jūsu vēlmēm un iespējām kādā krāsā, ko jūs krāsosiet. Tātad šeit man ir sirsniņa, tāpēc viņu iekrāsošu sarkanā. Un, ja rodas tāda pati situācija kā man, ka šajā zīmējumā uzpeld kāda forma, kāds tēls, kāda figūra, tad padomājam, par ko ir šī lieta mums šajā zīmējumā, ko viņa mums stāsta. Piemēram, man ir sirsniņa, ar ko es zīmēju, kāds man bija pieprasījums, kāda tēma, ko es vēlējos šajā zīmējumā izlikt. Es vienkārši izliku to, kas manī šobrīd sēž. Respektīvi, gan, lai ātrāk es izveseļotos, gan arī to, lai viss norit tā, kā es vēlos. Un, respektīvi, šajā gadījumā man dod priekšā mājienu, kad jāpievērš savai sirsniņai uzmanību. Iespējams, jāsāk darīt to, kas ir mans sirdslieta, mans sirds aicinājums, vai arī vienkārši jāpievērš orgānam sirds arī kādu uzmanību. Jo, lai cik tas dīvaini nebūtu, tad šonadēļ arī man nevis sirds klapas bija, bet nedaudz arī šis orgāns lika pasvīst, jo laikam bija spiediens par lielu un varēja just, kad kaut kas nav tā kā parasti. Un interesantā kārtā tad šodien arī zīmējumā ir izgājusi sirsniņa kā mājiens pievērst savu uzmanību. Un ko? Kā jums liekas izskatās pēc sirsniņas? Jāpagriez šādi, kad izskatīsies. Un, protams, turpinam krāsot. Tie, kas ir jauniņi, tie, kas šodien tikai ir pieslēgušies tam, ko mēs šajā izaicinājumā daram, tad atgādināšu, ja šobrīd mēs ienesam zīmējumā krāsas, un pie krāsošanas ir viens noteikums. Vienā krāsā mēs aizkrāsojam vairāk nekā 2-3 krāsu laukumus. Respektīvi, šajā brīdī jūs redzat, ka, piemēram, mani paņemt rozā krāsa, tad es krāsoju nevis vienu laukumiņu, 2, bet vairāk par 2. Tas domāts, lai mums beigās šo te rezultātu, ko mēs esam ielikuši šajā zīmējumā, ir vieglāk uztvert gan mums, gan mūsu actiņā. Šeit pie krāsošanas jūs varat brīvi izvēlēties, kādās krāsās jūs vēlaties šo te zīmējumu, kurā vietā kāda krāsa arī būs. Jūs šajā brīdī ļaujat jūsu iekšējiem māksliniekam darboties un izpausties uz nebēdu. Ko esam zīmējumu aizkrāsojuši. Nākamais, ko mēs darām, ir, kā jūs jau atceraties, nofiksējam figūru, kas ir mūsu atbilde uz to mūsu pieprasījumu, ar ko mēs sākām zīmēt šo darbiņu. Es vēlos izcelt tieši šo te sirsniņu, kas man radās. Tas nozīmē, ka es bišķīt stingrāk ievilku to kontūru, kas man ir te izveidojusies, lai ar piemiektu aci
es uzreiz saprastu, kur ir tā nofiksētā figūra. Un ienesam arī enerģijas līnijas. Varam izvēlēties no līnijām, kas jau ir zīmējumā, vai arī varam iezīmēt kādu jaunu līniju. Ja iezīmējam kādu jaunu līniju, tad arī tur krustošanās punktā ievelkam uzreiz nopuļotās līnijas. Šo līniju arī iezīmēšu ar citu krāsu bišķi. Esmu pabeigusi darbiņu. Darbiņš ir izkrāsots, ir veikta fiksācija un ir ievilktas lauka līnijas papildus. Tātad mēs ņemam šo te zīmējumu, paskatāmies no malas, kā mums liekas. Ja liekas, ka ir ok, tad ir ok. Ja nē, tad varam jebkurā brīdī piezīmēt kādu formu blakus, virsū tas ir, vai arī kādu līniju papildināt. Ja gribas padarīt tādu dzīvelīgāku darbiņu, tad droši varam paņemt mazāka biezuma vai lielāka biezuma rīkus un papildināt darbiņu ar līnijām. Nu ko, mūsu 15. diena ir noslēgusies. Līdz marafona beigām ir palicis pavisam maz. Ja tu neesi vēl šīs lapas sekotājs, tad droši vari piesakot. Priecāšos, ja nolaikosi šo te video. Un, protams, priecāšos, ja padalīsies kādā no sociālajiem tīkliem, kas būs aprakstā arī apakšā. Paldies tev par 15. dienu, lai veiksmīga šī diena, un tiekamies rīt mūsu 16. izaicinājuma dienā.